Matemātikas izaicinājums otrā diena – 0. pakāpe. Vakar mēs noskaidrojām, ka dalot skaitļus, kuru bāzes ir vienādas, to pakāpes var atņemt. Bet atņemot taču var sanākt arī 0. Vai var būt un ko nozīmētu 0. pakāpe? Iedomāsimies dažas situācijas, kuru rezultātā varētu sanākt 0. pakāpe. 2/3 dalīts ar 2/3 ir 2 pakāpē 3 mīnus 3 ir 2 pakāpē 0. 5/6 dalīts ar 5/6 ir 5 pakāpē 6 mīnus 6 ir 5 0. Ir viegli saskatīt, ka 0. pakāpe rodas tad, ja daļas augša un apakša ir vienādas. Un ja skaitli dala ar tādu pašu skaitli, tad rezultāts vienmēr ir 1. No tā izriet, ka jebkas 0. pakāpē ir vienkārši 1, protams, izņemot 0. 0. pakāpē. Tāda darbība nav atļauta, jo mēs nevaram dalīt 0 ar 0.